Trīspadsmitā stacija. Jēzus mirst pie krusta. Marka evaņģēlijas 15. nodaļa no 33. līdz 39. pantam. Kad pienāca 6. stunda, tumsa pārklāja zemi līdz 9. stundai. Un 9. stundā Jēzus sauca skaļā balsī: Ēlī, Ēlī, lamā zabahtani, tulkojumā: Mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja klāt, to dzirdēdami sacīja: Redzi, šis sauc Ēlī. Tad kāds pieskrēja un iemērca sūkli etiķī, uzspraudis to niedres galā, tas sniedza viņam padzerties un teica: Pagaidiet, redzēsim, vai Elija nāks viņu noņemt. Bet Jēzus skaļi iekliedzās un nomira. Pabūsim kādu mirkli klusumā. Un tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz pat apakšai. Centurions, kas stāvēja viņam pretīm, redzēdams, ka viņš tā saukdams bija miris, sacīja: Patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad aptur šo video un izmanto šo iespēju. Lūdz svētā gara vadību un uzkavējies pie kāda dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevī atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlē šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Saskaņā ar Jāņa evaņģēliju Jēzus pēdējie vārdi pie krusta ir: Viss piepildīts. Tie izskan brīdī, kad Jēzus ciešanas ir sasniegušas kulmināciju. Viņš redzēja savu bēgošo mācekļu muguras. Viņu 3 reizes noliedza viens no viņa tuvākajiem mācekļiem. Viņu sita pat augstā priestera namā, izsmēja, šaustīja, piesita krustā līdz ar noziedzniekiem. Un tad sekoja smagākais. Nekad agrāk Jēzus nepiedzīvota pieredze – Dievu pamestība. Uz brīdi cilvēces ļaunums, ko Jēzus bija pieņēmis un dzēris no kausa, nošķīra viņu no tēva. Fiziskām un emocionālām ciešanām pievienojās arī garīgas. Taču tieši tur, ciešanu kulminācijas brīdī, atskan evaņģēlijs, prieka vēsts mums. Viss ir piepildīts. Dievs no savas puses ir izlīdzinājis pasauli ar sevi. Viņš no savas puses ir gājis līdz galam. Tagad cilvēkam ir iespēja atbildēt. Ar šiem vārdiem
Jēzus mums saka, tava glābšana ir pabeigta, un tā ir izdevusies. Tev neko nevajag ne piepildīt, ne nopelnīt. Tu vari tikai atbildēt, dzīvot kā izglābts un Dieva mīlēts cilvēks. Vai tas nav savādi, ka kristīgās ticības centrā ir krustā sists vīrs, ārēji tajā nav nekā pievilcīga? Tas mums atgādina, ka mīlestība ir visievainojamākā lieta. Taču Dievs neapstājas mīlēt. Tieši jautājums, vai tu ļauj Dievam sevi mīlēt, ir ceļš, lai atklātu Kristus krusta būtību. Dievs sperot nākamo soli uz priekšu, pretīm lieldienu priekam jautā, vai tu jūties mīlēts, vai tu jūties mīlēta? Jo tikai mīlēti cilvēki mīl. Šajā reizē aicinu šo apceri noslēgt ar Ignācija no Lojolas lūgšanu Kristus dvēseli. Ja vēlies, vari to pie sevis atkārtot. Kristus dvēseli, svētdari mani. Kristus miesa, izglāba mani. Kristus asinis, reibiniet mani. Kristus sāna ūdens, nomazgā mani. Kristus ciešanas, stipriniet mani. Labais Jēzu, uzklausi mani. Savās brūcēs apslēp mani. No tevis šķirties neatļauj man. Pret ļauno naidnieku aizstāvi mani. Nāves stundā aicini mani. Un lai es nāku pie tevis, ar svētajiem taviem, lai slavēju tevi, mūžīgi mūžos. Āmen. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot gleznu vai dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju dzīvību dodošu kustību? Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz sakot mūsu Tēvs lūgšanu.